Labs vakars jūs mājās. Labvakar. Vakar es ieskrēju pēdējā brīdī, aizrāvos, klausījos. Labvakar, mīļie. Šovakar ir atkal tā reize, kad es aicināšu kādu no ļoti īpašiem cilvēkiem sarunāties ar mani par dzīvi, par lietām, par notikumiem. Un šovakar viens no mūsu, nevis viens, bet šī vakara viesis būs Māris Vizulis. Es tuliņ Māri mēģināšu pievienot. Nu re, super, redzi kā. Beidzot. Nu forši, man prieks. Mani? Jā, ļoti labi tevi dzird un var arī tevi redzēt un kaut kas tur vēl griežās, bet es ceru, ka būs viss kārtībā. Vai klausītāji var ierakstīt, vai jūs labi mūs dzirdat un redzat? Tas jau, ka mēs viens otru, tad jau ir ok, bet varbūt, ka tur kaut kas pagaidām. Es neredzu, ka kāds kaut ko rakstītu. Nu, sveiki, Māri! Beidzot ir noticis tas, ko mēs gribējām. Mēs gribējām šo sarunu. Un tad es te varu tagad, paldies, droši stādīt tev priekšā. Tātad šokar man ir Māris Vizulis, veselības motivācijas treneris. Un kā saucās tava... Kā saucās tavs YouTube's, mans veselības protokols. Jā, tur arī droši varat doties, un tur ir ļoti interesanti Māris stāsta par, tas ir visiem publiski pieejams, jā, tā prezentācija, ko tu man atsūti. Tur ir gan intervijas, gan manējās no Amerikas, gan... Jā, gan arī šeit vietējās, gan kaut kādi mani vingrinājumi, ko es daru par elpošanu, par fiziskajiem vingrinājumiem. Jā, nu tad par visu pēc kārtas. Kāpēc Māris ir nonācis tādā uzmanības lokā? Es jau par viņu lasīju labu laiku atpakaļ, un man ļoti, es meklēju to veidu, kam dēļ un iemeslu, kā viņu uzaicināt dzīves elpā, un tā gāja laiks, un lūk, izveidojās šāds te projekts, šīs te dzīvās sarunas, un man likās tieši laikā un vietā, jo ir sevišķi šobrīd, kad mēs visi ejam cauri dažādiem pārbaudījumiem un transformācijām, un kurš mēs piedzīvojam, jo laiks vienkārši ir tāds ļoti pateicīgs šim visam. Un tad tādi cilvēki kā Māris, tie, man liekas, ir tie, ar savu stāstu viņi var motivēt jebkuru no mums, celties augšā no divāna un sākt kaut ko darīt savas dzīves, savas veselības labā. Un es tiešām ļoti priecīga, ka tu atradi laiku un mēs varam šovakar par to parunāt. Un es varbūt tās gribu, lai tu mazlietiņ sāc ar to savu pieredzi. Protams, kad man liekas internetu vidē arī par tevi to var lasīt visu, man liekas, es tur arī kaut kur publicēju to savu stāstu, bet nu, tādā īsumā un tādā ieskatā patiešo no paša pirmavota, nekā lasīt avīzē vai žurnālā vai vēl internetā, tas ir daudz iespaidīgāk. Jā, tā kā varbūt mazliet pastāsti to savu stāstu, jo es saku, tādi cilvēki kā Māris, nu, viņi motivē vienkārši ar savu stāstu darīt un iet. Jā, tad es gribēju sākt ar to, ka bieži vien cilvēkiem liekas, ka tās slimības notiek pēkšņi. Nu, patiesībā nekas pēkšņi nenotiek. Un, protams, manā gadījumā man arī likās, ka tas notika pēkšņi. Es biju fiziski vesels, sportoju, pabeidzu sporta akadēmiju, visu dzīvi man bija saistīta ar sportu. Un, principā, visu ikdienu tikai to vien darīju. Pie ārstiem praktiski negāju, tikai ģimenes ārsta aizgāja kaut kāds analīzes, šādi uztaisīt vēl kaut ko tādu, bet nekāda veselības problēma nebija. Un tad likās, ka 19. gada beigās pēkšņi tur atklāja mikoplazma pneimonija baktēriju, pret kur izrakstīja spēcīgas antibiotikas, un
Un tad pēc šī antibiotika kursa man, principā, sabruka visa tā mana imunitāte un arī viss tas process sākās. Bet šobrīd, izejot visu to ceļu, un tas bija praktiski kaut kāds, 2 gadu atvesaļošanās ceļš, varētu teikt, tā, mentālās un fiziskās un garīgās, pilnīga transformācija šo gadu laikā bija notikusi. Un tad, jā, tagad zinot tos visus cēloņus iemeslus, lielākos zinot, es zinu, ka tas sākās jau daudz iepriekš, tas nesākās tad, kad pēkšņi, tāpēc, bieži vien cilvēkiem liekas, ka kaut kādas, nezinu, audzē vai kaut kāds saslimšana notiek pēkšņi, bet viņi jau ķermenī jau sākumā enerģētiskā līmenī sāk rasties, un tad viņi lēnām pāriet to fizisko mūsu līmeni, un arī manā gadījumā man tur apakšā bija daudz un dažādi cēloņi. Un tad, jā, tagad zinot tos vairāk vai mazāk tos cēloņus, es zinu, ka tas aptuveni sākās, tas, protams, tas ir uzturs, dzīvesveids, man kaut kādas ģenētiskās nianses zinot tagad, es zinu, kad, ja es uzreiz varu pateikt, kas, piemēram, manā gadījumā, piemēram, ir tāda MTHFR gēna mutācija, kas attiecīgi neattīra organismu tik labi. Šāda mutācija ir aptuveni, pētījumi rāda, ka aptuveni 40% vai aptuveni cilvēkiem, bet, protams, lielākā daļa jau nav taisījis tos gēnu analīzes, viņi to nezina, tāpēc, ja ir kaut kādas slimības, viņi šajā līmenī iespējams nemeklē, kad ir šī gēna mutācija, līdz ar to organisms neattīrās no tiem visiem pesticīdiem, visi tāda. Un tad es to zinot, tādas visādas lietas, tāpēc zinu, ka es šodien dzīvoju ļoti tīru dzīvesveidu, maksimāli ekoloģisku, gan pārtikas ziņā, gan higienas, gan vispārējo. Bet par to pašu stāstu, jā, tad 19. gada beigās, jā, es pēc tā antibiotika kursa, mēs aizbraucām uz ceļojumā uz Bulgāriju, man jau viņš bija ieplānots, un es tāds jau tā kā jau gandrīz pusatvesaļojies aizbraucu, un tad nakts vidū vienkārši pamodos, man dedzināja visu organismu, visu mugurkaulu, vienkārši tā gribējās izraut ārā, un es nesaprotu, kas notiek, un tā bija tikai pirmā ceļojuma diena, un līdz ar to bija skaidrs, ka nedēļu es nevaru aizlidot uz mājām un veikt kaut kādas pārbaudes, man tur bija jānomokās tas viss laiks, un tur es to laiku tā nomocījos, tiku atpakaļ uz Latviju. Protams, jau tad uzreiz ieslēdzās smaga neziņa un depresija no tā visa, kas notiek, jo tas bija, tā sajūtas bija tādas, ka nekad iepriekš neko tādu es nebiju jutis, un tāpēc tā neziņa, kas vispār notiek ar tavu organismu. Tad es biju slimnīcā, tu veici visas pārbaudes, visu pārējo, tur neko tādu arī neatklāja, un, protams, visas standarta diagnozes, veģetīvā distonija un vēl dažāds, jo man tur turējās regulāri maza temperatūra, es nebiju gulējis kaut kādu vairāk kā nedēļu, praktiski 2 nedēļas nebiju vispār gulējis, tā ka, stundu nebija aizmidzis, un tad man, protams, izrakstīja spēcīgas antidepresants, miega zāles, lai es vismaz varētu iemigt, un tad es tāds staigājošs zombijs biju, un tad es pats sāku skraidīt, meklēt dažādi pie ārstiem, jo man cilvēki apkārt domāja, ka tas ir tikai manā galvā. Analīzēs to nevarēja tā baigi redzēt, ka kaut kas nav. Un tad es satiku konkrēti funkcionāls medicīnas speciālisti, ar kur es sadarbojos, tad mēs uztaisījām specifiskākas analīzes un sapratām, kas jau jāsāk, ar ko jāsāk sakārtot organismu. Un tad jau sākām kaut kāds veikt pirmās pārmaiņas un kaut kādu 3 mēnešu laikā es jau sāku mana veselība uzlaboties, es skrēju pa neirologiem pārbaudīt, jo tas viss jau bija roku tirpoņa dažāda tur un viss kaut kas tāds, un neirologi sākumā neko neatklāja, un pašās jau pēc kaut kādiem 2 mēnešiem ar tā neiroloģiskajām pārbaudēm tika atklāts, ka man ir polineiropātija roku un kāju muskuļos, un
Un pateicoties tam, ka es skrēju pats pēc savas iniciatīvas pārbaudīt, es viņu atklāju diezgan ātri, un līdz ar to polineiropātija ir tas, kad tiek ietekmēts nerva apvalks mielīns, un viņš lēnām dilst, nu tā kā viņš izzūd, un ja laicīgi to atklāja, tad to mielīnu var atjaunot ar neiroloģiskām zālēm, un manā gadījumā es to laicīgi atklāju, un mēnešu laikā tas atjaunojās, un es biju šķietami jau tā kā vesels, un aizgāju pat uz darbu uz 3 dienām, un 3. dienā man bija tāda sajūta, kad galvā izslēdz kaut kāds slēdzīts, nu, un sākās kaut kāda trīcoņa organismā un muskuļos, un nākamajā dienā jau sāka muskuļi tā kā fastikulācijas, muskuļi raustīšanās, un tādas nesaprotamas sajūtas, un tas bija ļoti biedējoši, un, protams, atkal gāju pie neirologa, neirologs mani negribēja vairs pieņemt, jo viņš teica, taču tikko no polineiropāts izārstējies, nu, viņš domāja, ka es tā kā traks varbūt, nu, ka es skrēju tikko izārstējies, atkal skrienu, un viņš teica, ka es tevi nepieņemšu, ja tev nebūs psihiatra tā kā slēdziens, un tad man vajadzēja iet pie psihiatra, un tad es dabūju. Tad man bija diagnoze smaga depresija, bet, nu, to es dabūju tāpēc, lai es tiktu uz tām pārbaudēm pie neirologa, jo viņš negribēja mani ņemt, kamēr es tā kā neesmu izgājis tos psihiatra pārbaudes. Jā. Nu jā, un tad uztaisīja man vēlreiz tās neiroloģiskās pārbaudes, un tad jau šajā 2. gadījumā jau atklāja nopietnāku lietu, kad nepienāk šie pietiekoši nervu signāli uz muskuļiem, un tika diagnosticēta. Es atkal biju 2 nedēļas slimnīcās pilnām pārbaudēm, arī paralēli, un pēc 2 nedēļām es stāvēju koncīlija priekšā, tur vienās apakšbiksēs, un tad kaut kādi 11 ārsti apkārt bija, un visi skatījās uz manīm, un tad izvērtēja, un tad man diagnosticēja motoro neironu slimību. Nu, ja cilvēkiem interesē, var palasīt internetā, tad tā ir tādā konvencionālajā medicīnā neārstējama slimība, jo muskuļi atrofējas, muskuļi nesaņem nervu signālus no smadzenēm, un līdz ar to pakāpeniski atrofija notiek. Nu, jautājums tikai, kāds ir šīs slimības apakštips, jo ir straujāk progresējušas motoneironu slimības un lēnāk progresējušas, un lai noteikti šo apakštipu, tad man ārsti ieteica tā kā vēlreiz griezties pēc 3 mēnešiem slimnīcā, skatīties, cik ātri tas viss progresē. Bet, nu, manā gadījumā tas jau bija redzams, ka muskuļi dilst. Es jau kā sportists ļoti labi redzēju, kādi tie muskuļi bija. Es uz saviem mikriem katru dienu skatījos ar bailēm, un kā viņi kļūst mazāki. Un, protams, vājums kājās, arī balss sāka lēnām vājāka palikt, un tas bija tāds, nu, ļoti biedējošs process un tā neziņa, un kad tu zini, ka nav nekāda iespēja, nu, un tev neviens nevar iedot kaut kādu tabletīti, kā izārstēties, to vienkārši vai nu tu gaidi tos 3 mēnešus un nāc, un pēc 3 mēnešiem, nu, veicot kaut kādu rehabilitāciju, tur sanatorijās paralēli, pierakstoties uz reto slimību centru, kaut ko tādu, vai arī meklēt kaut kādus alternatīvus ceļus. Un, protams, tad es sāku meklēt, lasīju daudz dažādu cilvēku stāstu, kad atvesaļojušies no tā saucamajām neārstējamām slimībām, un stāstu bija ļoti daudz, un tad es sāku meklēt, saprast, kas ir tās lietas, kas viņiem palīdzēja, un pielikt savai situācijai, kas man no tā var palīdzēt. Un, nu, paralēli mēs arī vienā no stāstiem es arī atradu to informāciju par Amerikas klīniku. Nu, ja cilvēki ir lasījuši, tad zina, ka es biju Amerikā arī uz trītmentu, uz ārstēšanos. Un tad, kā sazinoties ar Amerikas klīnikas profesori, viņa teica, ka tā muskuļu izdilšana ir ļoti strauja un ka steidzami vajag braukt uz to klīniku.
un tā kā veikt padziļināts pārbaudas. Un tad tā klīnika tieši darbojas ar motora neironu slimībām, ar ALS, kas ir, nu, tā kā motora neironu slimības apakšslimība. Un tad, jā, es biju Amerikā, veicu šīs visas pārbaudas, testus, bet ko es reiz gribu pateikt, kad zinot šīs slimības būtību, man nebija, es nebraucu uz Ameriku atveseļoties. Es braucu uz Ameriku pēc papildus atbildēm. Es šo visu veselību liku 2 gadu laikā, tā kā puzli kopā, vienkārši kaut kādas atbildes man iedeva te Latvijā, tad kaut kādas atbildes saņēmu tur Amerikā, un nebija tāda, nu, protams, tāda iekšēja cerība varbūt bija aizbraukt, un man izārstēs, atbraukšu vesels, bet tā nenotika. Man vienkārši tur baroja muskuļus veicot kaut kādas 40 injekcijām dienā visos muskuļos. Nu, tie, kas? Ārprāts. Nu, jā, tas tā bija tur katru dienu uz klīniku, tur visiem pacientiem pēc noklusējuma viņiem veic šīs muskuļu injekcijas, tā kā baro, tā kā smadzenes nebaro muskuļus, tad muskuļi jābaro no ārpuses ar peptīdiem. Peptīdi, nu, tas ir tā kā nosacīti tā viela, ko organisms tā kā ražo pats, bet, nu, viņa mākslīgi izveidota. Manā gadījumā man injicēja tādu peptīdu kā GAC, nu, tur visiem pacientiem, un tādu peptīdu lieto arī, ja paskatās, tad bodybuilderi, visi, kas nodarbojas, viņi paši. Un tad katreiz, tā kā es vēl nezināju, ka es tikšu uz to Ameriku, tad es pats jau skatījos, kā šos peptīdus nopirkt, es skatījos internetā video, kā šie bodybuilderi paši sev injicē pēc treniņiem šos peptīdus un jau sāku to plānot, bet tā kā uzzinot, ka tas Amerikas sapnis ir reāls, nu, protams, nu, cik reāls, nu, tā bija milzīga nauda, bet nebija tie 100 000, kā es sākumā domāju, kad Amerikas medicīna, bet tie tāpat bija 30-40 000, kas bija jāsavāc, un tad pateicoties cilvēku atbalstam, tas arī tika savākts 2 nedēļu laikā. Un tad, jā, tad es tur biju uz 3 nedēļu to trītmentu un atbraucu ar ļoti lielu kaudzi ar zināšanām, analīzēm, un tad darbs tikai turpinājās. Es neatbraucu, es veselāks vai kāds, es atbraucu ar zināšanām, jā. Un tad, jā, es biju atpakaļ, uzzināju kaut kādas lietas, tad tur man pirmo reizi pacēlās tas jautājums par implantu, kas man ir ieimplantēts organismā, tas cirkšņu trūces tīkliņš, ko es patiesībā, es nebūtu to Latvijā vispār līdz tam aizdomājies, jo, nu, man viņš netraucēja, man viņu 18. gadā operācijā iešoja, man bija plīsusi man bija cirkšņu trūce, nu, es futbolu spēlēju. Un man tad aizšo šo trūci un uzlika visu to polipropilēna tīkliņu un, protams, man viņš neko netraucēja, man nebija nekādu iekaisumu, nekā tāda. Bet Amerikā tur profesori, viņi vienkārši domāja tā kā ārpus kastes, vienkārši domāja par visu. Viņa katru dienu man gāja klāt un visu laiku meklēja, kas vēl. Viņa jau paskatījās tās analīzes, tur, ok, kaut kas nav labi, bet viņa turpināja meklēt, kas vēl varētu būt pie iemeslu, kas vēl, un tā arī strādā funkcionālā medicīna. Viņi visu laiku nepārtraukti meklē visā ķermenī, kas var nepareizi darboties. Ne jau tā, ka man sāp galva un meklē iemeslu galvā, bet iespējams iemesls, jā, jebkurā vietā ķermenī. Un tad viņi vienā dienā arī aizdomājas, ko tev tur iešo tajā ķermenī, un tad sākām pētīt par to tīkliņu, jā, un tad izpētījām, ka Amerikā ļoti daudz tiesvedības ir par dažādiem implantiem un visu kaut ko tādu, kā cilvēkiem rodas dažādas veselības problēmas. Vai, nu jā, viņas var rasties ne jau uzreiz, bet pēc 5, pēc 10 gadiem. Un pēc 10 gadiem cilvēks vairs nesasaistīs, ka viņam iespējams tā problēma ir tas organismu piesārņojums ir no kaut kāda implanta, kas viņam ir ieimplantēts pirms kaut kādiem 5, 10 gadiem. Nu, līdz ar to tad
sasaistot manā gadījumā, kam vēl ir tā gēna mutācija, kura neattīra organismu, tad tas iespējams, tas bija viss, tas arī sasaistījās, ka tas man imunitāti laika gaitā pavaināja. Bet tur bija vēl cēloņi, patiesībā Amerikas profesori šo tīkliņu pat neuzskatīja par cēloni slimības. Tur bija cita lieta, ko viņi uzskatīja par cēloni, bet tas tur vienās analīzēs uzrādījās vienas vielas piesārņojums organismā, kas manā gadījumā jau bija sasniedzis gandrīz maksimumu. Tā ir tāda viela, ko cilvēks uzkrāja dzīves laikā. Viņu var tā kā augsnē ar ēdienu uzņemt vēl kaut ko, un es teicu, sīki nestāstīšu, kā viņu sauc vēl, bet manā gadījumā viņa jau man cik man bija 37, laikam, gadi kaut kādi, bija jau sasniegusi gandrīz maksimumu, un viņa teica, ka viņas novērojums ir tāds, ja cilvēkam šī viela organismā smadzenēs sasniedz jau maksimumu, tad visticamāk sāksies kaut kādas smadzeņu problēmas, tur Alzheimer slimība vai demence vai kaut kas tāds, un tas, tāda sakarība viņa ir pieredzējusi tajā visā viņa to, tāpēc viņa uzskatīja, ka tas ir tāds galvenais cēlonis, no kā man vajadzētu attīrīt manu organismu, un uz to mēs arī fokusējāmies detoksu programmām dažādām. Sadocot no Amerikas, man bija līdzi šīs detoksu programmas, un man bija injekcijas līdzi. Es pats sev pusgadu vēl katru rītu cēlos un pats sev kājās injecēju. Sieva man mugurā un rokās injekcijas taisīja, un es vēl atceros tādu garu adatu sēžu līdz pusmuskulim kājā duru iekšā, un vienkārši pēc sevis domāju, tas ir kaut kas traks, ko es te daru, vai kāds Latvijā kaut ko tādu ir darījis vispār, tā pie sevis nodomāju. Jā, protams, tur ir, protams, diabēta slimnieki, viņi injekcijas taisa kaut tādu, bet man bija tāda, kājas lielajā muskulī līdz pusmuskulim vienkārši vajadzēja, lai dabūtu to gaku iekšā, viņu vajag kārtīgi muskulī dabūt, un tad es, pusgadu tādas injekcijas veicu. Un tad paralēli, protams, transformējos, mainīju visu pārtiku, uzturu, higiēnu, viss maksimāli ekoloģiski, un pats galvenais, kas mani veido uz veselību, tā ir transformācija ne tikai fiziski, bet arī garīgi un mentāli apzināties to, ka es neesmu tikai fiziskais ķermenis, un tas bija pats primārais, jo līdz šai slimībai es sevi uztvēru tikai kā fizisku ķermeni, vispār pat neaizdomāju uz kaut ko tādu. Ja kāds cilvēks runāja par kaut kādu garīgumu, man tas uzreiz asociējās ar reliģiju, ar baznīcu, ar sektu, ar kaut ko tādu, un tas man tā kā nesaistīja, bet izejot šo visu ceļu, es saprotu, ka man vajadzēja to apzināties, ka es neesmu tikai fizisks ķermenis, ka fizisks ķermenis ir tikai tas avatars, ar kuru es šajā pasaulē eksistēju. Jā, viņš principā ir mans templis, tā kā caur kuru es varu izpausties šajā pasaulē, par kuru man jārūpējas, lai es justos laimīgs un priecīgs un piepildīts. Un tad, tas arī bija, ko es lasīju visu cilvēku stāstos, kuri atvesaļojās no tām smagajām slimībām. Visi kā viens uzsvēra, ka pats galvenais un svarīgākais ir mentālā puse un garīgā puse. Un vienīgā problēma, pati lielākā problēma ir tā, ka, ja cilvēkam ir kāda fiziska slimība, tad viņam skaidrs, ka no šīs fiziskās slimības, manā gadījumā tā bija no šīs fiziskās slimības, ir depresija. Jo tu nezini, īpaši, ja tu vēl nezini, kāds būs atrisinājums tev pēc pusgada, vai tu vēl staigās vai nē, ja tu nezini, piemēram, protams, ja tu cilvēkam ir iesnas, viņam depresija nebūs, viņš zina, ka pēc 7 dienām viņš būs vesels. Bet, ja cilvēks nezina, tad viņam skaidrs, ka automātiski ir depresija. Bet, ja ir depresija, tad ķermeņa vibrācijas ir ļoti zemā līmenī, un ķermenis vibrē. Un, ja ķermenis vibrē, viņš nevar šo slimību izārstēt. Līdz ar to tas tā kā vāveres ritenis arī manā gadījumā. Tev ķermenis vibrē dēļ depresijas, tev ir slimība, un
tu nevari, ja tu neatvesaļos savu prātu un vibrācijas nepacelsi, tad fiziskais ķermenis arī tu nevar cerēt uz ļoti lielu atvesaļošanos, un tad tādā griezies, un tāpēc man vajadzēja iemācīties kā savaldīt savu prātu, kā sadzirdēt savu sirdi, dvēseli, kā arī mans garīgais skolotājs teica, kad savienot dvēseli ar prātu, jo manā gadījumā prāts jau bija ņēmis virsroku pār to visu, un es savu dvēseli un sirdi vairs vispār nedzirdēju. Man vajadzēja iemācīties savienot, nomierināt savu prātu, un principā tas process bija kaut kāds gada ietvaros, pakāpeniski man sieva to var apliecināt, kā tas pakāpeniski notika, kā es no pilnīgi smagas depresijas, kā es pakāpeniski gada laikā, tas praktiski bija gada laikā, iespējams pirmie tādi psiholoģiski rezultāti bija pēc kādiem 4-5 mēnešiem, kad es vēl atceros, mēs braucām mašīnā, sieva, parasti uz laukiem braucām, tur man mierīgāk bija, jo es cilvēkos vispār negāju. Varbūt kādam, kuram ir slimība, viņam tieši vajag to sabiedrībā. Manā gadījumā es biju pilnīgi noslēdzies no visas pasaules, es vispār neko nelietoju, ne sociālos tīklus, ne ziņas lasīju. Es biju savā pasaulē, man bija savs mērķis, savs uzdevums un viss, un es tikai tam koncentrējos. Un tad mana sieva, viņa to redzēja, kā tas pakāpeniski notika, kad mēs braucām mašīnā pie mums laukiem. Sākumā mēs pilnīgā klusumā braucām. Tāpēc 3-4 mēnešiem braucam, es ieslēdzu Relax FM. Sieva tāda skatās manīm, kas notika, kāpēc tu pēkšņi ieslēdz, bet viņa saprot, ka kaut kas ir mainījies manā galvā. Kaut kādas jūtas man jau sāk parādīties. Un tad pēc pāris mēnešiem es jau Eiropas hīta radio izslēdzu, jau tur aktīvāku mūziku, un tad jau sāku pats kaut kā tusēt līdzi, bet tas viss neskatoties to, ka mans fiziskais ķermenis vēl nebija pilnībā vesels. Bet kā arī mans garīgais skolotājs teica, ka es sekoju līdzi visu laiku, kas mani uzrunāja 20. gadā, kad es sāku iet pie viņu semināriem un tā tālāk, tad viņš, tā frāze, kas mani uzrunāja un kas arī mani piesaistīja, bija tas, ka jūsu garīgais ķermenis var izārstēt jūsu fizisko ķermeni. Un tā kā man neviens nevarēja pateikt, kā es varu izārstēt savu fizisko ķermeni, tad šeit man bija kaut kāda atbilde. Vienīgā problēma bija tajā, ka man bija jāsaprot, kas ir tas garīgais ķermenis. Un tad, tad es viņu gada laikā arī meklēju un apzinājos un transformējos. Māri, tev tas stāsts ir, es nezinu, tas ir vispār, jo es klausos, man tā kā ļoti forši izklausās no malas, mums klausīties, ir ļoti interesanti, bet esot iekšā tajā visā, tad, kad tu esi tur, kur tu esi, tajā situācijā, un katru rītu pamosties, un katru rītu iet un darīt, un kas ir tas tā motivācija, jo tad, kad mums ir viss labi, mēs ļoti viegli varam sevi motivēt, bet tad, kad mēs esam, vienalga, vai tajā bedrē, vai tajā situācijā, un, kā tu vēl saki, tu vēl esi depresijā paralēli visam tam bijis, tad vispār tās vibrācijas ir tik zemes, ka tev nav pat ko gaisu ievilkt. Tad kas tev bija tas? Es saprotu, ka ļoti liela nozīme droši vien ir līdzcilvēku atbalstam. Man liekas, tavai sievai ir milzīga nozīme visā tajā tavā ceļā. Bet kas bija tas tev pašam varbūt, kas tevi motivēja iet un celties un darīt? Jo tās situācijas klausoties, tur ļoti viegli var tā, man viss vienalga, es nejaudāju, es negribu, kas bija tas, kas tev palīdzēja izturēt? Jā, līdz cilvēkiem un konkrēti manai sievai lielākā pateicība, kad viņa visu šo ceļu bija klāt un izturēja un arī palīdzēja man meklēt tās atbildes, jo, te arī tas ir, te arī parādās tas, ko baznīcā saka, slimībās, veselībā un slimībā kopā un tajā tas arī pierādās, vai mēs esam kopā arī jebkurā situācijā. Un, protams, izējot caur visam tam, tas tikai visu stiprina tās mūsu attiecības un visu pārējo. Un saistībā ar to motivāciju, tad, jā, protams, es biju
ļoti, ļoti dziļā bedrē, es biju pieskāries, varētu teikt, tam pašam dibenam, no kura vairs atgriešanās nav. Mani līdz šīs dzīves pamešanai šķīra diezgan maz arī, lai es pats varētu no tās aiziet. Tajā pirmajā vilnī, ko es tev stāstīju pašā sākumā, kad no tās Bulgārijas mēs braucām, tad es biju tajā zemākajā punktā, pat tad, kad man vēl nebija diagnozes, es jau biju man tā smagākā psiholoģiskā bedre, tā neziņa par to, kas vispār tevi notiek, un tev ir iekšējā tā sajūta, ka viss būs ļoti slikti, kad tu vairs neatgriezīsi savu iepriekšējo dzīvi, jo es gribēju vienkārši, lai pamosties no rīta, un mana dzīve ir kā agrāk iepriekš, bet ar katru dienu tu saproti, ka tā vairs nebūs, tas vairs nenotiks, un tas iedzen dziļākā un dziļākā tajā bedrē. Protams, bija kaut kāds periods, kaut kādi vairāk kā mēnesi, pusotrs, pat 2, varbūt, kad es varbūt tur kaut ko intuitīvi meklēju, mēģināju kaut ko vēl darīt, bet nebija tāpēc kāds savu saka, nevar neko pateikt priekšā, un tev nav cita ceļa, un līdz ar to tev tā zūd tā ticība vispār kaut kam. Bet pakāpeniski meklējot, kā es arī rakstīju vienā savā rakstā, tad esi vienmēr procesā. Un process ir nepieciešams mūsu smadzenēm. Vienalga, vai tas process ir pareizs, vai varbūt tev viņš nevedīs priekšu, bet galvenais, ka jābūt tajā kustībā visu laiku. Arī manā gadījumā, kā es arī esmu citās vietās stāstījis, kad tajā brīdī sākumā es darīju daudz dažādas lietas, lasīju internetā cilvēku stāstos, kas vienam palīdzēja, kas otram. Es izmēģināju tur 5, 10 dažādas lietas, es nezināju, vai kāda no tām man palīdzēs vai nē, es vienkārši darīju, biju tajā procesā nepārtrauktajā, jo smadzenes visu laiku viņām jājūt, ka tu kaut ko dari. Jo, ja tu neko nedarīsi, tad viņas tev iedzīst tajā bezdibenī vēl dziļāk. Un tā darīšana, pat nezinot, ko arī manī lēnām tā kā cēla uz āru. Un tu jau zini, kad, ja tu esi meklējumos procesā, tad visums arī tev palīdz un atsūta kaut kādas atbildes, sūta. Un arī manā gadījumā tā bija, kad sākumā es tā kā kurmis bakstījos tumšā istabā, vienkārši meklēju kaut ko, bet tad jau man viens gaismas stariņš parādījās, tad otrs, tad parādījās tur, tad es kaut kādā stāstā ieraudzīju kaut kādu jau, es redzu, mani tajā brīdī varēja uzrunāt tikai cilvēki, kas ir atvesaļojušies no smagām slimībām. Man nevarēja uzrunāt tur psihologi, psihiatri. Man vajadzēja konkrētus cilvēkus, kas ir izārstējušies, un tas mani motivēja. Mani viņi motivēja, un tāpēc šobrīd arī es kā savu pienākumu uzskatu dalīties ar to visu, lai motivētu citus, jo šobrīd arī es esmu sazvanījies ar ļoti daudziem cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm, es arī Amerikā biju 2. reizi un runāju ar tiem pacientiem, un tas, ka tu redzi, ka tu ar savu stāstu vari viņus motivēt, tā kā iedot to ticības stariņu, tā kā gaismas staru, ka tu vari to vēl mainīt, un tas ir ļoti būtiski. Protams, viss atkarīgs no paša cilvēka. Tu nevari viņa vietā izārstēties, tāpat kā ārsts nevar, ārsts tev var pateikt, ko tev darīt, bet jāārstējas jau tev pašam ir, kā es arī savai sievai pašā slimības sākumā teicu, kad šis atvesaļošanās ceļš būs garš, tas nebūs sprints, bet tā būs maratona distance, bet tas maratons būs jāskrien man pašam. Jūs man varat tur palīdzēt, iedot ūdeni, tur kaut kādas, enerģijas batoniņas, vēl kaut ko, bet man būs jāskrien tā distance, un tas arī
visiem cilvēkiem jāapzinās, ka veselība ir mūsu atbildība, mūsu ķermenis ir mūsu atbildība, nevis ārstu atbildība vai kāda cita, un tas man bija jāapzinās. Un ja vēlreiz par motivāciju, tad motivēja man tie citu cilvēku stāsti sākotnēji. Sākotnēji visi man viņi cēla, man viņi deva to ticību un ticību. Sākumā bija ticība, kura vēlāk jau pārauga par pārliecību, un pārliecība tā radās tad, kad es jau transformēju savas smadzenes, kad es savas smadzenes ar afirmācijām, ar visu kaut ko tādu meditācijām pārliecināju par to, kad mans fiziskais ķermenis sāk atvesaļoties. Arī tad, ja tas fiziski nenotika, es savas smadzenes par to pārliecināju, ka tas notiek, un tad manas smadzenes sāka jau pakāpeniski tam noticēt un sūtīt tos signālus. Jā, tā tas strādā. Nu, es nezinu, ko vēl par to. Nu, redzēju, kad tu jau pati teici, kad ja cilvēks ir riktīgos sūdos līdz ausīm, tad viņiem papildus motivāciju varbūt pat nevajag baigi meklēt. Arī manā gadījumā, ja es esmu jau pašā dibenā, ja es gribu tikt ārā, nu, ja man ir pietiekoši iekšējs spēks, tad man tā motivācija nav jāmeklē mainīt visu dzīvesveidu. Ja, galvenais man dabūt to pārliecību par to, ka tā dzīvesveida maiņa, ka man var palīdzēt. Un tā ir tā lieta, bet tas ir atkal tā smadzeņu pārliecināšana, ka tev tās palīdzēs, tas, ko tu dari. Bet, motivācija, jā. Man liekas, ka tas tavs ieguvums, pirmām kārtām tas, ka tu esi sportists, tev ir arī, sports kā tāds ir atbildība un disciplīna un vispārējais. Un tas, ka tu varbūt pateicoties tieši tam sportam, tu ļoti ātri apzinājies, kad viss ir atkarīgs no tevis, kad tu pats, jo sportā jau arī, ja tu sasniegt rezultātus, tu jau arī eji un trenējies un papildu trenējot un tu jau nevar tā vienkārši. Pilnībā piekrīt, jā, jo tas, ka es biju sportists, tas man deva tikai plusus, jā, jo man bija disciplīna, man bija mērķtiecība, un tas man arī palīdzēja, tā kā tajā atvesaļošanās procesā palīdzēja nepadoties. Un runājot par to motivāciju, redzīju, katrs cilvēka tips jau ir dažāds, piemēram, un līdz ar to tā motivācija arī katram var strādāt savādāka. Piemēram, es tā kā, šobrīd arī esmu certificēts coach, un tad coaching arī izdala dažādas motivācijas veidus, un tad atkarībā no cilvēka tipa tu pielāgojies un saproti, kāda motivācija tieši viņam var palīdzēt. Vienam var palīdzēt, kaut kāda iebiedēšanas motivācija, ka redzi, tu tur, ka tevi notiks tas, un tad viņš baidās, un tas viņu motivē. Citu motivēs iespējams kaut kādi citu cilvēku sasnieguma rezultāti. Citu motivēs tad, ja es ar viņu ar pātagu stāvēšu viņam aiz muguras un bakstīšu visu laiku, tagad dari to, un tas viņu motivēs. Katram cilvēkam dažādi, līdz ar to tur jāpieiet par to motivāciju savādāk. Tāpēc tā ir. Jā, es atceros, man dēls bērnībā, viņš bija maziņš, un tad mēs arī vecāki vēl tajos laikos, tā kā tu nedabūsi to, ja tu neizdarīsi šito, tad tu nedabūsi šito. Un mans dēls bija no tiem, kas teica, man nemaz nevajag. Līdz to es viņu nekādīgi nevarēju motivēt. Bet, ko es tev gribēju vaicāt, ir vēl viena lieta, ko cilvēki varbūt līdz galam reizēm nesaprot, kāpēc viņiem varbūt nesanāk, kad tanī brīdī, kad tu esi sapratis to savu ceļu un apzinājies, ka tagad tu esi noteicies par savu dzīvi, tad tur nekas tajā procesā nebeidzās. Tā ir visa tava dzīve. Tas nenozīmē, ka tu vienā dienā esi vesels un tu vari visu atkal nomest nost un dzīvot pa vecam. Nē, tā tas vispār nestrādā. Tev vienkārši veidojās jauns dzīvesveids, jauni ieradumi. Un ka tas ir tā cilvēkam jāsaprot, ja viņš droši vien uz tā ceļa uziet,
ka tas mainīs visu viņa dzīvi, ka viņš ja viņš grib, viņš var atgriezties, protams, bet, tad atkal attiecīgi viņš saņems to, ko viņš saņems. Bet kā tu šobrīd, tev ir tā kā visu laiku ir procesā, tev jau nekas nav beidzies. Labi, tev varbūt tā slimība ir izārstēta vai nav akūta vai nav aktīva, bet tu jau visu laiku sevi turpini, ne tikai turēt pie veselības, bet uzlabot viņu visādos veidos arī caur to, ka tu dod cilvēkiem, jo tā ir enerģijas apmaiņa, ja, un tas atkal tev dod, tevi, piepilda un atkal dod šīs vibrācijas ceļ. Kas ir tas, ko tu šobrīd, savā ikdienā tieši savas veselības uzturēšanas labā, jeb kas ir tās lietas, ko tu dari, varbūt? Tas, kā es arī rakstīju savā mājaslapā, tad tas, kas ar mani notika, tas bija sliktākais, kas man varēja notikt, un no otras puses tas bija labākais, kas man varēja notikt, jo es vienkārši transformējos un pārdzimu par citu cilvēku, un es esmu ļoti pateicīgs visam šim ceļam, kas ar mani notika. Tas ir pirmkārt, jo pārbaudījumi mums tiek doti, mēs viņus sākumā redzam kā problēmas, bet jāiemācās jau uz tām problēmām skatīties kā uz pārbaudījumiem, kāpēc mums viņi tiek iedota, ko mēs caur viņu varam iegūt caur šo situāciju, un tad caur šo situāciju, ko es esmu ieguvis, es pilnīgi transformējies par citu cilvēku, es apzinājies to, kas es šobrīd patiesībā esmu. Un arī šobrīd kad cilvēkiem strādāju, tad es viņus vairāk vedinu uz to, kad tieši uz to apziņu, kas viņi ir, jo ja viņi ieciklēsies tikai uz savu fizisko ķermeni, tad protams, fiziskais ķermenis ir ļoti būtisks, bet tā ir tikai daļiņa no mums, un ja mēs tikai uz to ieciklēsimies, tad tam nebūs izējas. Bet runājot par to, kas ir šobrīd un ko es daru, tad, protams, tas ir viss, ko es jau izmainīju visa ceļa laikā. Tas ir, protams, viss uzturs. Es teicu sīki neteikšu, protams, kāds tas uzturs ilgi un gari tu stāstīt, bet, galvenokārt, lai tas ir maksimāli ekoloģisks, viss ir praktiski, veikalā es praktiski neko nepērku, viss no zemnieku saimniecībām pārsvarā ir, un, protams, arī produktu grupas tiek izslēgts, kas rada kaut kāds iekaisumu organismā, iekaisumus, un tas ir saistībā ar uzturu, bet, kā es uzskatu, vienlīdz ar uzturu tikpat svarīga ir visa higiēna, viss pārējais, jo viss, ko mēs liekam virsū, ir tikpat svarīgi, tā kā, ko mēs ēdam. Un tam cilvēki diezgan maz pievērš uzmanību. Mūsdienās par to jau daudz ļoti runā, bet ticība joprojām cilvēkiem nav tik augsta tam, kad tiešām liekot tos naftas produktus sev virsū, visus šampūnus, visu pārējo, kad nerodas tā pārliecība, ka cilvēki vienkārši saindē savu organismu apzināti. Un, protams, tās ir tās lietas, ko es ikdienā pēc noklusējuma daru. Protams, ir dažādas prakses, ko es daru, bet, kā tu teici, es papildinu visu laiku tās lietas, uzzinu kaut ko jaunu, izmēģinu vēl kaut ko. Šobrīd tā ikdiena ir tāda, kad man rīts sākas ar augstu dušu, tad man ir elpošanas vingrojumi, kas dod man enerģiju, un augstu dušu, kas dod arī nervu sistēmu stiprina. Un tās ir tās lietas, un tad pēc elpošanas neliela meditācija, tā kā mierā pabūt un tādā veidā, un tad tādā veidā sagatavoties dienai. Protams, vakarā ir fiziskie treniņi un to pastīju stiepšanu, kaut kāda tāda vingrinājumi, tur pilates un kaut kas tāds. Tāda tā ikdiena, jā. Bet, man ļoti lielu prieku un gandarījumu sniedz tas, kad es varu tā enerģijas apmaiņa ar cilvēkiem, tas man arī dod ļoti lielu enerģiju, tā kā, kad es redzu, ka es kādam varu iedot kaut kādu informāciju, kaut kādu, ko viņš varbūt nezināja, vai ko viņš var izmēģināt, tad, kā arī saka, kad
ja tu gribi izglābt pasauli, palīdz Labs. vismaz vienam cilvēkam, jā, jo katrs cilvēks ir vesela pasaule. Un, ja tu palīdzēsi vismaz vienam cilvēkam, tu izglābs veselu pasauli. Un tas tā kā arī mani motivē uz priekšu tā kā dalīties. Jā, un tas tavs, tev arī jābūt tam, tev pa priekšu sevi jāizglāb. Tad tu vari glābt citus, jā, tā kā, un tas tavs stāsts pilnīgi noteikti motivē cilvēkus. Klausies, mēs jau esam gana daudz šodien parunājuši un ļoti interesanti, un mēs varētu ilgi un dikti runāt. Bet es droši vien, tieši tāpēc mēs ar tevi vēl tiksimies maija mēnesī. Bet šovakar varbūt noslēdzot, kur cilvēki tevi var atrast, ja kādam radās interese vai kādam ir tieši kaut kādi jautājumi par veselību un visu pārējo, varbūt pastāstu, kur tu esi ikdienā atrodams. Jā, man droši, kā es arī nesen ierakstīju to video rulīti par to, ka pie manis var pieteikties uz sesijām vai konsultācijām, tad vienkārši meklējot mani Facebookā, man tur arī ir atsevišķa arī gan Facebook lapa pēc vārdu uzvārdu, gan Facebook lapa Māris Vizuls veselība un motivācija. Arī man jau mājaslapā ir dažāda informācija, mārisvizuls.lv. Tad tur ir arī informācija sadaļā, piemēram, veselība, tad tur ir aprakstu par uzturu, par vitamīniem, par garīgo mentālo pusi, tā ieskicēju tās lietas, kas ir būtiskas. Bet katrā ziņā sazināties, ja kā cilvēkam ir ērtāk, man var sazināties, rakstot man Messengerī, Instagramā, WhatsAppā vai ar mājaslapu, un tad tādā veidā var sazināties. Jā, paldies tev liels. Tā kā, mīļie klausītāji, ja jums tas noderēja, par ko mēs šodien runājām, ja jums ieinteresēja un jūs saskatat, kad varbūt Māris, varbūt jūsu garīgais skolotājs, pavadonis kādu posmu jūsu dzīvē, tad pilnīgi noteikti to izdariet un izmantojiet un neatlieciet neko, jo dzīve ir šeit un tagad, šodien, šajā mirklī un kad tad, ja ne tagad. Un paldies tev droši vien par sarunu, un kā jau es teicu, mēs ar Māri tiekamies 13. maijā, mūsu otrajā sarunas te vidū, otrajā tikšanās reizē, otrajā blokā, ja visādi kā mēs vēl varam to nosaukt, un mūsu tēma būs tieši tāda, kāda ir šī mēneša tēma, tātad kā būt pēc tam, kad tu esi izgājis tās transformācijas un kā to visu integrēt savā dzīvē. Un tad pēc tam mums vēl būs interesants notikums, kur arī, es domāju, mēs Māri satiksim. Tas būs 24. 25. maijs. Tās būs brīvdienu prakses sev. Tas būs tāds jauns projekts, ko mēs šeit šobrīd atkal veidojam. Tur būs ļoti daudz interesantu pasniedzēju, būs ļoti daudz dažādas prakses, tieši tāpēc, lai palīdzētu jums, mīļie cilvēki, pēc iespējas ātrāk tikt ārā un tikt uz ceļa un tikt ārā no tām lietām, kas jūs vēl bremzē un tur, lai atvērtos šajā jaunajā pasaulē. Tā, un paralēli visam, protams, dzīves elpā joprojām notiek dažādi notikumi un dažādi izaicinājumi. Mums šobrīd ir 21 dienu izaicinājums, lai sakārtotu savu redzi. Maijā mums būs 7 dienu izaicinājums, lai sakārtotu sevi jaunai dienai, kur līdzīgi kā Māris, tur būs gan meditācijas, gan kustības, gan vēl visādas citādas lietas no Betijas. Kaut kā tā kā paldies vēlreiz jums visiem par klausīšanos, sekojiet līdz mūsu nākošām tikšanās reizēm, un Mārim ļoti liels paldies par to, ka tu atvēlēji laiku, un mēs varējām parunāties, un tad mēs ar tevi jau tiekamies atkal maijā, un jūs savukārt ar Māri varat tikties, rakstiet, jautājiet, uzziniet un izmantojiet šo iespēju, ka mums Latvijā ir tādi cilvēki, kas ir gatavi dalīties ar savu pieredzi un savām zināšanām, lai palīdzētu pārējiem cilvēkiem tikt uz sava ceļa. Paldies, Tamāri. Labi, paldies. Liels paldies, ka uzaicināji, jā, un ka man iespēja bija padalīties. Jā, paldies. Jā, paldies. Tā pagaidām. Tā. Lai jums jauks visiem.